Dažādām vielām ir dažāda ķīmiska aktivitāte. Atmosfēras skābeklis ļoti aktīvi iesaistās visdažādākajos procesos, kam var būt gan pozitīvas, gan destruktīvas sekas. Bieži vien, lai izsargātos no skābekļa ietekmes, tiek izmantotas inertas gāzes, piemēram, argons vai slāpeklis. Pavērosim eksperimentu, kas to demonstrē. Mums būs nepieciešama viena kvēlspuldze, kā arī kaut kas, ar ko būtu ērti to kvēlspuldzi noturēt. 15 minūtes modelēšanas, 2 stundas printēšanas un mums rokās ir šāds te turētājs. Tagad, lai demonstrētu eksperimentu, man būs nepieciešams šķidrais slāpeklis. Spuldzītes aizsargstiklu uzmanīgi sasitīsim, cenšoties nesabojāt kvēldieku. Ieliksim spuldzīti šķidrajā slāpeklī un ieslēgsim to. Redzam, ka spuldzīte aktīvi kvēlo. Tagad izņemsim spuldzīti no kolbas ar šķidro slāpekli un ieslēgsim to vēlreiz. Redzam, ka spuldzīte momentāli sadega. Spuldzītes kvēldieks tipiski tiek izgatavots no volframa vai tā sakausējumiem. Laižot caur kvēldiegu strāvu, mēs to sakarsējam, kā rezultātā kvēldieks spīd un izstaro gaismu. Taču bez aizsardzības volframs aktīvi reaģē ar atmosfēras skābekli un kvēldiegs momentāli sadeg. Slāpeklis ir inerta gāze, kas nozīmē, ka viņš ļoti negribīgi iesaistās ķīmiskās reakcijās. Sašķidrinātais slāpeklis kolbā aktīvi iztvaiko tādā veidā, izspiežot no kolbas gandrīz visas skābekļa molekulas. Rezultātā spuldzītes kvēldiegs nekontaktē ar skābekli un nesadeg.